Tā, pulkstens ir 10, jau pāri minūti. Līdz ar to sāksim 16. jūlija ārkārtas domas sēdi. Sēdē nepiedalās šodien Gudakovska Ārija, viņa ir un Indriksons Gunters. Darba kārtībā mums šobrīd ir piedāvāti 5 jautājumi. Līdz ar to, vai ir kādi jautājumi par darba kārtību? Jautājumi nav, tad lūdzu balsojam par darba kārtību. Kurš par? Paldies, vienbalsīgi. Līdz ar to pirmais darba kārtības jautājums ir par valsts un pašvaldības vienotā klienta apkalpošanas centra izveidi Kandavas novadā. Varbūt došu vārdu izpildu direktoram. Jā? Jā. Tātad Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrija aicina mūs ieteikties valsts subsīdijām šo vienotā klienta apkalpošanas centra izveidi. Vakar jums izsūtīja visiem tās prezentācijas, man ar viņu te uzlikt, ja vajag, varam iziet cauri. Esat iepazinušies, ja vajadzīgi rādīt. Kas tas ir domāts vispār? Tā, ka te tas pamatojums, ka likuma rinda, kas mērķis, kā galvenais mērķis nodrošināt iedzīvotājiem uzņēmēju vajadzībām no vienas pieturas aģentūras principiem atbilstoši publisko pakalpojumu klātienes sniegšanas organizēšanu, veicināt optimālu pakalpojumu pieejamību visā valsts teritorijā. Sakot, tas īsumā ir 7 valsts institūciju, teiksim, tās deleģē savus pakalpojumus, ka varētu pieņemt pašvaldībā. Tas ir tuvāk iedzīvotājiem. Pārsvarā te ir konsultācijas, bet ir arī iesniegumi un arī dažādi pakalpojumi. Šeit tās iestādes ir minēts, ka tas mūsu klienta apkalpošanas centrs varētu sniegt atbalstu. Tas ir lauka atbalsta dienas, nodarbinātības valsts aģentūra, tā tālāk pilsonības migrācijas. Tātad. Tas ir svarīgi, ka netiek nekāda jauna institūcija izveidota, bet tas, teiksim, uz mūsu esošās bāzes. Mēs esam starp šīm 89 nozīmes attīstības centriem. Tā kā šim gadam mums ir paredzēts, tas finansējums izveidēja 10 000, bet ir 30% mums pašu ieguldījums. Te redzam tos termiņus, mums tas šogad to visu varam izdarīt. Tas ir tas pats, no ko var? Nav ko īpaši komentēt. Nav ko. Tātad redzam, tas ir lauka atbalsta dienas, šīs augšējās 5 nodarbinās valsts aģentūra pilsonības piedāvājums, pārsvarā piedāvā konsultāciju sniegšanu par iestādes e-pakalpojumu. Var sakot, tas mūsu darbinieks, kas te būs, viņš būs apmācīts un viņš būs elementāri palīdzējis šim cilvēkam, kas atnāks, kam būs nepieciešami no šīm institūcijām kaut kāda konsultācijas, viņš parādīs, kā to darīt, palīdzēs aizpildīt. Tad sociālās apdrošināšanas aģentūra, tur viņš vairāk tie pakalpojumi būs, tur atsakot visus iesniegumu pieņemšanu par pabalstiem, par kompensācijām. Tāpat valsts ieņēmuma dienas tur varēs aizpildīt to gadu ieņēmumu deklarāciju, arī atstāt iesniegumu. Šim darbiniekam vai darbiniekiem, tas, ja mēs ar tādu centru izveidojam, paredzētas apmācības, būs bezmaksas. Un tātad par to finansējumu ir paredzēts tas vienreizējais izveidošanai šī klientu apkalpošanas centra, tas, kā jau minēju, 10 000. Un tad vēl ir uzturēšanai 300 eiro mēnesī un darbinieku algām ir 500 eiro mēnesī, tā kā viņi pabalsta. Vienu gadā. Te redzam tos ciparus. Un te redzam, pie izveidošanas, kas tās atbalstāmas, tās ko atbalsta, teiksim, vides pieejamības nodrošināšanas, teiksim, visu dators varam iegādāties un visu biroja tehniku, sakot, arī
rindu vadības iekārtas iegādi. Tālāk. Tā uzturēšanas izmaksās 300 eiro, tur kā redzam, korespondences sūtīšana, kancelēs preces, darba vieta, telpu uzturēšana, elektrība, apkuri, tas varētu tā, zem tā varētu pavilkt. Un te tā nodarbinātā darbinieka atlīdzība, mēs esam līdz 10 000, mums 500 eiro mēnesi paredzēt. Tātad mums, lai mēs pieteiktos šī subsīdija, valsts līdz 21. jūlijam ir jāiesniedz iesniegums ar domu, tur jābūt domas lēmumam par šo klientu apkalpošanas centru izveidi. Tāpēc arī šodien ir iekļauts ārkārtas sēdē, tiksim tā, kārtējā sēde pēc šī data. Kāpēc tu 06? Mēs neesam nokavējuši. Nē, neesam, tas... Tālāk ir 21. jūlijas. Te tā ir. Skaidri un gaiši rakstīts 30 darbdienu laikā no 6.6. Nu, ja mākam rēķināt, tad ir 21. jūlijas. Ilasiet laikā. No 6.6. skaitam 30 darbdienas. Tas ir 21. jūlijas. Darba dienas. Nu, bet tieši. Tā ir rakstīts, ka pašvaldība... Tālāk arī rakstīts 21. jūlijas. Ko ir? Pieteikums 21. jūlijas. Apakšā, tur ir. Pieteikums līdz 21. jūlijam, bet tad pieteikumā ir vajadzīgs domas lēmums. Jā, labi, paldies. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Tas tiks Jā, man ir. Jā, lūdzu. Tur bija arī tā koncepcija, kaut kur pa telpām runāts, un es saprotu, ka tas ir Dārzielā 6, vai mums ir tās telpas, kur tas būs. Nu, telpām diezgan sarežģīti. Plāns jau tur jāpiestāv, bet pieteikums, cik es sapratu. Tur ir plāns un arī, teiksim, telpu pielāgošanai, teiksim, droši vien, ka tāmas būs jāuztais. Ir doma, jā, Dārzielā 6, tur taisīt pieejas, bet, telpām kā... Tur kā drīz ārā tur? Pārvietosim kabinets. Varbūt precizējis nevis, patās... Bankas telpas nav iespējams izmantot bijušās. Jābūt pašvaldības. Tās nav mūsu īpašumā bankas. Tas ir privāti īpašums. Nākotnē mēs varam skatīties par šo, tā kā daudzās pašvaldībās ir īstenot šie projekti par viens pieturs aģentūra. Līdz ar to mums arī tas ir prātā, ka mēs vēlamies to izveidot. Varbūt šis jautājums būs saistošs un līdz ar to mēs varēsim domāt ilgtermiņā par kādām no šīm telpām, varbūt tiešām, kā tikko Rozentāla pieminēja par bankas telpām, varbūt tiešām izveidot tur, ielikt vairāk speciālistus un plašāk to izveidot, bet šī brīdī pēc apstiprinātiem ministra kabineta noteikumiem ir jābūt pašvaldības īpašumā esošām telpām, un tas ir viens no tiem kritērijiem. Līdz ar to mēs ejam uz soli, vēl jau mēs nezinām, vai 100% mūs atbalstīs, bet mums ir jāveicina jau līdz tam 21. jūlijam, ir jau ar visu telpu plānu un tā tālāk. Tā kā šobrīd ir tas tai projektā, ka mēs tepat pirmā stāvā, tur pirmais kabinets, kur ir varbūt tur mēs varētu izveidot, un tāpēc domāsim, kā to pārlikt, kā sakārtot, bet šobrīd tāds tai projektā ir. Jā, lūdzu, Ivar. Bet tur bija minēts arī, kad ir finansējums telpu iekārtošanai. Tieši tā. Tas nozīmē, ka tādu pat viņi palikt nevar, tur kaut kas jāpārkārt. Tas, jā, es precizēšu, tur ir ne tikai telpas, tur ir tehnikas, datori, piekļuves, video novērošanas. Katrā ziņā tur ir ļoti daudz, kas, kā tiks, kur var šo nav, tie 10 000, jā, bet, katrā ziņā, lai tas nav tikai telpām, bet arī telpām paredzēts. Jā. Mums bija parēķināts tas turpmāk, labi, iedos to naudu, cik tas pašvaldības budžetā prasīs gadā, teiksim, nākošā gadā, ko mēs plānosim. Labi, telpas iedod 10 000, viss, bet, cik tas mūsu pašvaldībai maksās? Par šo 10 000 atbalstu, principā, ir 30% jābūt ir pašvaldības līdzfinansējumu. Par algas fondu, principā, ir tā, ka, ja mums 500 eiro mēnesī mums dod šo dotāciju. Tā ir darba. 300 mums dod, 300 eiro mums dod ik mēnešu uzturēšanai, tur ir apkūre telpas un tā tālāk. Tieši tā, un plus 500 eiro šī darba algas. Es uzskatu, ka neko. Šī brīdī neko. To 300 un 500 dod bezgalīgi vai arī vienu gadu?
Nē, šobrīd ir līdz gada beigām. Tā kā viņi meklē šis projekts ir uzsākts stāt līdz gada beigām, bet ar vienu piebildi, ka lai nav tā, ka nākošajā gadā tas viss tiks uzkrauts uz pašvaldību pleciem. Tā kā tā ir. Jā, lūdzu. Mēs saprat vēl vienu lietu, kad ir līdz 21. jāpiesakās, un tad tiks vērtēts, cik tad tās pašvaldības pieteiksies, cik nepieteiksies, un vai vispār atbalstīs vai neatbalstīs. Tieši tā. Jo tur valsts ir iedalījis 900, kaut kā 19,000, teiksim, uz visu valstu, uz visām pašvaldībām. Tur arī tie kritēri ir. Mēs varam pieteikties, bet var arī nedabūt. Varam arī nedabūt, tieši tā. Bet katrā ziņā es uzskatu, ka mums tajā projektā ir jāiesaistās, un ja mēs varam dabūt šos finansējumus, kāpēc ne? Vismaz jāmēģina. Jā. Vai ir vēl kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad es varbūt nolasīšu lēmumu projektu. Nevajag. Tad varbūt balsojam kā sagatavotā lēmuma projektā. Kurš par? Paldies, vienbalsīgi. Līdz ar to pārējām pie otrā darba kārtības jautājuma par pamatkapitāla palielināšanu Sijā Tukuma slimnīcas pašvaldības prioritārā investīcija projekta datortomogrāfija iekārtas iegādi īstenošanai. Lūdzu, Dats. 3. jūnijā pašvaldība aizņēma un galvenā kontrolas un pārvaldības padome atbalstīja mūsu lēmumu ņemt aizņēmumu pamatkapitāla palielināšanai. 26. jūnijā esam noslēguši līgumu par aizdevumu izmaksu, un tagad nepieciešams pieņemt lēmumu, ka mēs ieguldam pamatkapitālā Tukuma slimnīca. Datortomogrāfija iekārta. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Es domāju, tas jautājums tika jau skatīts, bet vienkārši. Jā, lūdzu, Inga. Vienkārši pētā, mums katru gadu kaut ko tur nākās ieguldīt, vai ne? Katru gadu kaut kāda konstanta summa vai atkarībā no tām iekārtām? Atkarībā no vajadzības. Tā iepriekšējā gadā mums bija problēmas slimnīcā ar šo liftu, kur mēs ieguldījām, un šobrīd ir šis datortomogrāfs. Mums bija plānots uz budžetu? Jā, to mēs bijām ieplānojuši. Paldies. Jā, vai vēl kādi jautājumi? Jautājumi nav, tad aicinu balsot, kā sagatavotā lēmuma projektā. Kurš par? Paldies, vienbalsīgi. Līdz ar 3. darba kārtības jautājums par Vānas pamatskolas direktoru iecelšanu amatā. Arī šis jautājums jau tika atkārtots. Līdz ar to Silvija, vārds. Tātad, kā lēmām iepriekšējā sēdē, tātad izsludinājām jaunu konkursu. Biju arī pati Vānas skolā uz tikšanos, runāju ar skolotājiem, runāju ar potenciāliem pretendentiem. Un tātad jauns konkurss tika izsludināts, komisija tika pārveidota. Komisiju šobrīd šajā konkursā vadīja tātad Daiga Puga, komisijā Elita Laurinoviča, komisijā mūsu izglītības kultūras komitejas vadītāja Inga Priede, un komisijā darbojās Vānis pagasta pārvaldes vadītāja Daina, kā viņa ir? Priede, jā, vēl viena Priede, pareizi. Daina Priede, un komisijā tika uzaicināta un darbojās Vānas skolas ārotbiedrības priekšsēdētāja Sarmīta Stengrevica. Šajā konkursā piedalījās tikai viens pretendents, un komisija izvērtēja, un komisijas lēmums ir sekojošs, virzīt uz domas sēdi apstiprināšanai Ivaru Lasi. Jā, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Jā, lūdzu, Rozenfeld. Silvija izteicās, es biju skolā tikos ar pretendentiem. Tagad tu saka viens. Kā tad ir? Es runāju par skolotāju Jozi, kura bija priekšpieteikusies. Runāju ar viņu. Izrunājām Vāckot lietas skoliņā. Piedāvāju viņai, ja viņa nāk uz konkursu, ka es viņai varu palīdzēt sakārtot dokumentus, jo dokumenti tiešām bija švakri. Sacīju, ka es neesmu tiesīga nedz viņai teikt, ka viņai ir jānāk, nedz arī viņai teikt, lai viņa nenāk. Uzrunāju arī šo ārotkomitejas priekšsēdētāju, kur pirms tam ir strādājusi Aizupē pa direktoru vietnieci, jo skolā esošā skolas direktora sacīja, ka tātad, viņa ir
spēcīgs spēlētājs, bet tātad viņa sacīja, varbūt, ka jūs nāksiet uz konkursu, viņa sacīja nē, nu, tad es viņai piedāvāju būt konkursa komisijas sastāvā. Nu, uz to viņa arī atbildēja jā, un arī ļoti apzinīgi piedalījās, kā saka, šajā izvērtēšanā. Jā, paldies. Vai ir vēl kādi jautājumi? Jā, lūdzu, Inga. Es jau arī komisijā, kad biju, es uzdevu jautājumu, es nevienā brīdī neapšaubu Laša kunga profesionalitāti, arī dokumenti to pierādīja, bet cik tas ir pareizi, kad atkārtot uz konkursu var iet atkārtot, jo, ja vienreiz neievēl, vai tad iet tik ilgi, kamēr tu tiec tajā amatā. Un arī otrs, es domāju, ka, kā tad deputāti tiek nostādīti tādā muļķīgā situācijā, tie, kuri balsoja pret, kā man kolēģi, kad pēc kādām pāris nedēļām viņiem pēkšņi atkrīt acis vaļā, viņi pēkšņi balso par. Tā kā es domāju, ko cilvēki teiks par to, ka tiem deputātiem, kuri balsoja pret, ja viņi tagad grib balsot par, ko cilvēki teiks, kā tad viņi maina to savu viedokli tik bieži. Jā, lūdzu, Ivar. Es drīkstu atbildēt, tātad, kāpēc piedalījos atkārtot? Tādēļ, ka pat valsts prezidenta vēlēšanās ir prezidentam dot iespēju kandidēt otrā kārtā atkārtot. Šīs valsts prezidenta vēlēšanas to pierādīja, kad piedalījās 2 pretendenti, Vējoņa kungs un Levita kungs. Un viņi pateica, Vējoņa kungs pateica, ka viņš atkārtot noteikti nepiedalīsies. Turpretī Levita kungs pateica, ja būs atkārtots vēlēšanas, viņš obligāti piedalīsies. Tā kā tas jau ir likumos ierakstīts tā, ka tas nav saprotams. Jāsaprot tā, kā rakstīts, tā jāsaprot. Paldies, Silvija. Es tikai gribēju teikt to, ja jau pagājušā reizē tad konkursā piedalījās 2 cilvēki, kas bija gatavi stāties Vānu skolas, kā saka, vadīšanas šajā te darbiņā, tad šoreiz ir tikai arī viens, ja, un šeit ir komisijas vadītāja, un šie punkti, kas šoreiz ir, viņi ir pat, manuprāt, Daigā, varbūt, ka vari pateikt, manuprāt, viņi ir pat augstāki nekā viņi bija iepriekšējā reizē, cik es atceros. Minimāli punkti ir vairāk. Šajā pagājušā reizē bija 30, nemaldos 33, tagad ir vidējais 346. Jā, bet ir jautājums, ka tā drīkstāt, Daiga, komisijā, jūs vērtējāt vienu vienīgo cilvēku, tā ir vērtēšana. Tur vispār nevajag vērtēt. Nē, jūs neuztraucaties. Es vienkārši tā saku, ja, būs jāatbild jau iedzīvotiem arī, kas uzdos jautājumus. Jā. Es, piemēram, uzskatu tā, ka izglītības pārvalde ir pieļāvusi tādu paviršību, nedaudz bezatbildību, nemeklējot vēl kādus kandidatūrus un tā tālāk. Vienkārši tā tik nesmuki izskatās no malas. Ja? Es sevišķi to, ka Ingritēs 2 nedēļu atpakaļ balsot tā, tagad šitā, tagad komisija izvērtē vienu cilvēku, viņi punktu vairāk. Par to nav runa. Saprotiet, mīļie kolēģi, tā nav runa par Ivaru. Mēs visi zinām viņu kompetents, tehnikums, liels, vadīgs, daudz labs darbs, izdarīts, viss izdarīts. Man visvairāk sašāva tas, ka pagājušais balsojums 9-4-1, un pēc 2-4 tagad es domāju, ka jau ziedi sanesti skaidrs, kas te būs. Ja? Un tā, Nē, mani muļķīgi balsot savādāk. Ja? Es saprotu, ka tu atbalstīsi, jā. Es saprotu, ka komisija izvērtē tos kandidātus, ja pretendents, kur ir iesniegusi dokumentus. Uz šobrīd dokumentu bija iesniedzis Laša kungs, līdz ar to komisijai bija uzdevums izvērtēt šo pretendentu. No otras puses, jebkurā situācijā, ja nebūtu pretendents, komisija nevērtētu. Ja būtu vairāk, vērtētu visus, kas iesniedz. Un komisija nevar uzņemties atbildību par to, vai pretendenti ir vai nav. Cik iesniedz, tik izvērtē. Jā, paldies, Daiga. Jā, lūdzu. Arī Daiga vai uzprasīt, kas tad tur mainīs, kāpēc tagad ir labāks vai sliktāks? Kas tur nāca klāt kopš tām nedēļām? Komisijas sastāvs. Tad te savādāk vai? Pirmkārt, un katrs individuāli vērtē, līdz ar to atsevišķi. Man ir arī jāpiebilst tas fakts, kad iepriekšējā reizē Inga Priede izvērtēja tikai to dokumentālo un nebija punktu skaits, jo viņi nevienu punktu neielika par prezentāciju vai interviju. Ja? Tāpēc nāc klāt. Punkti mainījās.
Es jau domāju, vērtējumos tas pats bija. Paldies, lūdzu, Silvija. Es noteikti klusētu, bet ņemot vērā, ka no šī brīža tātad notiek šie ieraksti, tad es tomēr arī centīšos atbildēt uz Daiņa tekstu. Un proti, tātad izglītības pārvalde. Var izvērtēt izglītības pārvaldes darbu, viņa strādā labi vai slikti. Es aicinu arī to darīt, jo es šīs replikas vairāk kā esmu dzirdējusi. Piedāvāju tātad atskaits biežāk nekā tas ir vārds, ko līdz šim bijis. Tā ir cita tēma. Bet tātad par konkursu ir noteikumi mūsu valstī, kā jārīko konkurss. Es neesmu neko pārkāpusi. Tātad konkurss tātad tika ievietots avīzē. Konkurss bija mājaslapā, gan domas, gan pārvaldes. Tātad nezinu, kurā vietā esmu rīkojusies tātad slikti, nepamatoti. Es nezinu, vai man vajadzēja iet uz ielu un uzrunāt cilvēkus. Nezinu. Jā, lūdzu, Solvīt. Es gribu teikt, ka jebkurā gadījumā 1. septembris nāk, skola bez direktora nevar būt. Pretendents mums ir viens. Ja mums ir 2, mēs varam izvērtēt, viens mums patīk, viens mums nepatīk. Šajā mirklī mums ir viens pretendents. Pieteikušies neviens nav. Mēs varam vienīgais atstāt skolu bez direktora. Mums jau patiesībā, es domāju, ka nav alternatīva. Jā. Varbūt piebalsēt Soltēju, es domāju, ka tas varbūt nebūtu tik traki, ka nav alternatīva, jo arī, cik mēs atceramies, Daiga vadīja Zemītes skolu kā pienākumu izpildītāju, man liekas, vairāk kā gadu vai gadu. Tas arī varbūt, Matkuls skolotāju. Jā. Kad arī var arī būt tāda situācija. Nē, vienkārši nav, tas ir tā, ja nav variantu. Es tik piebilstu. Jā, labi. Es arī varbūt varu atbildēt, ko Ingai daļai uz šo jautājumu, kā deputāti, kad mainīja balsojumu, vai mainīs vai kā. Jā, pagājušajā bija pārmetumi, kad nebija iepriekš izrunāts šis jautājums pārskatīts, un līdz ar to vajadzēja ilgāk iedot laiku, un līdz ar to iedziļinājās tā jautājumā pēc būtības. Un šobrīd es domāju, ka ir ņēmuši vērā to, un tāpēc arī šodien skatām to jautājumu. Tā kā jā. Lūdzu, Viestur. Visu cieņu iepriekšējai komisijai un arī tagadējai. Jūs jau cilvēki, kas ar Zolīti strādājuši, un nejaukt komisijai tā būtība. Principā jau nekas nav mainījies. Viss jau ir tāpat kā pirms mēnesi. Bet mēs visi ļoti labi zinām, kāds ir Ivars. Un tas, ko mēs šeit runājām, tas jau viss ir pareizi, bet tā vienkārši jau dotajā brīdī tādu, var teikt, daļai kaut kur liek runāšana, jo es jau teicu, mēs visi to zinām, kas ir kas. Bet mainījies ir tas, ka domas vadība ir izskaidrojusi situāciju, uzrunājusi mūs, ka mūsu Ivaru kandidatūru vajadzētu atbalstīt, jo tā kā teica Solvīt, bet tiešām ir datumi nāk virsū, un tur var izveidoties problēmas, un vienkārši domas vadības lūgums ir, nevar atstāt viņu bez ievērības. Tā kā es no savas puses noteikti atbalstīšu ar kandidatūru, jo Normans ir palūdz, lai es to izdaru. Paldies visi. Jā, labi, paldies. Vai vēl kādi jautājumi? Jautājumi nav, tad es aicinu balsot kā sagatavotā lēmuma projektā. Kurš par? Tā kā es biju komisijā, es nebalsošu vispār. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Paldies. Kurš pret? 1. Dainis Rozenfelds pret. Atturās. Un nepiedalās Ivars Lasis Inga. Paldies. Lēmums pieņemts. Līdz ar to apsveic Ivara Lasa ar iecelšanu. Es paspēdīšu roku. Es domāju, ka tu dod. Es jau tikko pārīsim pie 4. darba kārtības jautājuma par Ausmas pilnietes atbrīvošanu no Vānas pamatskolas direktora amata. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Jautājumi nav, tad aicinu balsot kā sagatavotā lēmuma projektā. Kurš par? Paldies, vienbalsot.
Ivars Valsts nepiedalās. Jā. 5. darbkārtības Jūzas Olīnas atbrīvošana Matkolas sākumskolas direktora samata. Jā, lūdzu. Es jau iepriekš nepaspēju, bet kurā jūnijā tad ienāca tas izglītības pārvaldes iesniegums? Vienkārši atklīts jūnijā, parasti ar tādu un tādu datu nevar rakstīt iesniegumu, ne? Nu, te pirmais teikums, 25. gada jūnijā. Lai izlabo. Jā, tev obligāti datumam, jā. Plaši ēdēt, visu mēnesi nāk iesniegumu. Kancela izlabo. Jā, sapratu, jā. Tas iepriekšējiem jautājumiem arī tas pats. Nu, tas nav nekad būtu. Nav. Jā, skatās, jā. Paldies, ka pamanījāt. Lūdzu, ielieciet. Jā? Vai ir vēl kādi jautājumi? Jautājumi, lūdzu, jā, Rozafā. Man vēl ir jautājums, varbūt par cik mēs šo jautājumu skatām. Kas notiks ar Olīnas kundzi, ko mēs zinām, ka ļoti labi pedagogu skolotājs, vai viņi tagad atbrīvojumi, ko viņi tālāk dara? Vai ir tāda informācija kaut kāda? Jā, ir informācija. Vienkārši viņa skolotāja labi, un direktora arī bija labi. Varu atbildēt, ka Olīna kundze tātad no novada neaizies, to es riktīgi zinu. Viņai piedāvāja vedekli, bija atradusi darbu Ventspils, kā saka, vienā no lielajām skolām pa direktoru vietnieci. Viņas, kā saka, teksts bija tāds, viņa nevar sevi lauzt viena gada laikā dubultā, proti tātad pazaudēt darbu, kuru mīl, un tanī pat laikā, vārdu sakot, tātad dzīves vietu, dārzu, un viņa vienkārši nav spējīga to izdarīt. Un šobrīd ir tā, ka viņa ir tekstu man teikusi tādu, ka viņa ir gatava kaut vai gadu sēdēt mājās, viņai bezdarbnieku pabalsts, un ja viņai būs kāds piedāvājums, tad acīm redzot, viņa uz to ies. Es domāju, tas labais stāsts, ka viņa paliek Matkulē kā kultūras cilvēks, kurš mīl savu vietu. Tā tas arī būs, un viņa tur paliek. Viņa paliek tur. Iegūms viņa arī būtu Kandavijā strādāt. Jā. Es ceru, ka tā būs. Bet teātri jau turpinās vadīt. Kāpēc? Teātris jau turpinās. Tāpēc saku, viņa paliek Matkulē, un arī nodoms ir kultūras namā taisīt vēstures istabu, jo es Matkulas skolas karogu aizvedu muzejā šobrīd glabāšanā, bet pārējās lietas, tā kā Ilze šobrīd tur aiz atslēgas, un viņa ļoti cer, ka viņa varēs izveidot tādu muzeja istabu, vāckot par Un Silvija, pēc tam tās papildus īsti jautājumi. Tad bērni tur vairs nebūs skolā, un skoliņi aizslēgt ciet būs. Nebūs, tur nebūs. Skola nekas tur nebūs. Bērni tur neies. Internāts nebūs, un tā. Internāts jau Daina mums nav cik gadus. Es saprotu, un skola kā tāda nebūs, jo ēku nevajag Vānai. Vānas skola ir ļoti liela ar telpu ziņā, un vēl viens neizbūvētais gals vēl, kā mēs zinām, kurš tā. Visām skolām vai Nē, ar inventāru šobrīd ir tā. Ilze, kā jau Ilze, viņa ļoti akurāts cilvēks, un tāda arī visa sistēma Matkulas skolā, un proti tā tad ir bijusi šī lielā inventarizācija. Inventarizācijā ir uzņemtas visas lietas, visas klases ir tukšas, viss ir ļoti akurāti salikts pa grupām. Ir atsevišķi, vārdu sakot, Eiropas projektu, kā saka, pamatlīdzekļi, kas tātad obligāti pāriet uz Vānu, tur savādāk nevar būt. Tad vienīgais, kas šobrīd ir paņemts, ir, vārdu sakot, šīs te bērnu daļliteratūras grāmatas, kas ir atdotas Matkulas bibliotekai, jo viņiem vispār šī fonda nav, un viens liels tāds grāmatplaukts kopā ar šīm grāmatām ir atdots bibliotekai. Pārējās visas mantas stāv līdz Vānas direktora atnākšanai, jo es domāju, būtu ļoti aplam. Es, protams, nezināju līdz šim brīdim, tad kurš tas būs, un cerēju, ka beidzot man būs skolā direktors. Direktoram ir jāredz, kas ir vajadzīgs, vārdu sakot, no inventāra, no tehnoloģijām. Vēl ko es nepateicu, Vānas skolas direktori ar bibliotekas vadītāju un mācību daļas vadītāju bija skolā, atlasīja mācību grāmatas, kuras vajag Vānē, un tad stāv vēl viens liels stūrs ar mācību grāmatām, kuras ir gana labas, un kuras, kad es ceru, ka Laškungs man piekritīs, kuras tātad piedāvāsim mūsu skoliņām, un ja nevajadzēs mūsu skolām, tad piedāvāsim varbūt citam kādam, jo tāpēc, kad šīs grāmatas nevajadzētu niekot ārā. Bet par pārējām mantām tātad tiešām viss, kas ir ņemams, paņemts,
piedāvāts, ko noteikti tiks uz Vāņu skolu, un pārējo, protams, mēs piedāvāsim pārējām skolām, kurām kaut ko vajag no mantām, un tad tālāk vārds, ko skatīsimies, kas ko. Bija lietas, ko Matkules pagastu pārvalde bija prasījusi, tas sarakstīns ir, bet tas viss ir kopā tikai ar skolas direktoru. Pirmais ir tātad viss jānodrošina Vānē. Jo materiālā bāze Vānē, manuprāt, ir ļoti, ļoti jāuzlabo, un tas ir ļoti labi, ja šādā veidā rodās šis pienesums. Jā, paldies, Silvi. Vai ir vēl kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad es aicinu balsot kāds sagatavotajā lēmuma projektā. Kurš par? Paldies, vienbalsīgi. Nav. Nav. Ivars tik vispār tā klusiņā, vai viens nepiedalās. Es nedrīkst. Jā. Līdz ar to paldies, sēdi slēgt.